Rīt otrā mācību diena starptautiskās maģistra studiju programmas pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas studentiem. Šai mācību gadā pirmo kursu uzsāk 36 dalībnieki no visas pasaules. Tā kā viņi ir no dažādām kultūrām un viens otru nepazīst, tad pirmās nodarbības pasniedzējs Kristofers Kelijs Frērs no Kanādas vairāk velta radošuma atbrīvošanai. Mācības spēks šai programmā viņš ir otro gadu. Es patiesi domāju, ka šī ir viena no interesantākajām dizaina programmām pasaulē, jo tā saved kopā studentus no valstīm, kurām citādi iespējams neizdotos sadarboties. Pakalpojumu dizains pasaulē ir ļoti svarīgs, jo viss, ar ko mēs miedarbojamies, ir pakalpojums. Tas, kā jūs saņemat pasi, kā jūs iegādājaties zāles aptiekā vai kā jūs iegūstat izglītību, tie visi ir pakalpojumi. Programma veidot sadarbojoties vairākām augstskolām. Mācības notiek 2 gadus. Pirmo studenti aizvada Latvijas Mākslas akadēmijā, kas mācības organizē Kuldīgā. Otro Labzemes universitātē Somijā un Igaunijas Mākslas akadēmijā. Programma tika atvērta pirms 5 gadiem. Trešo reizi tā tiek īstenot ar Erasmus Mundus atbalstu. Tas dod iespēju lielākajai daļai studentu saņemt stipendiju un nemaksāt mācību maksu. Jāteic, ka interese par šo programmu pieaug. Šogad te vēlējās studēt 749 studenti no 89 pasaules valstīm. Studenti jau laicīgi mums sāk rakstīt un prasīt, kas būs iestāju pārbaudījumos, kā tikt iekšā, kad šīs uzņemšanas sāksies. Tad ir ļoti patīkami redzēt, ka mēs esam izcīnījuši to savu vietiņu un jāatzīst, ka mēs šobrīd esam vienīgie tieši pakalpojumu dizainā. Erasmus Mundus programma pasaulē. Studenti ir ar izglītību dažādās jomās, arī viņu profesionālā pieredze atšķiras, un katrs līdz vēlmei studēt pakalpojumu dizainu nonācis citādāk. Vai arī koncertzālē CS, tur ir mans sirds, un tā ir tiešām man ārkārtīgi mīļa vieta, bet tieši reklāma un šīs komunikācijas lietas es sapratu, ka es esmu izdarījusi laikam visu, ko es varētu, un es meklēju jebkādus jaunus horizontus, kurus varētu savu iepriekšējo pieredzi izmantot un tāpat laikā iemācīties kaut ko pilnīgi jaunu. Jā, es esmu arī pārtraukusi visus iepriekšējos projektus un darba gaitas un pieņēmu lēmumu tiešām pilnu laiku veltīt studijām. Tieši tāpēc arī šī programma man uzrunāja, ka tā ir pilna laika maģistra programma. Protams, tāpēc, ka tā ir starptautiska un tur arī citas universitātes, Igaunijā un Somijā iesaistīts. Teiksim tā, tas starptautiskais mērogs, ka katrs iesaukums tiešām šeit apvieno studentus no visas pasaules, kas papildus šim pakalpojumu dizaina aspektam dod arī vēl tādu tādu pievienoto vērtību arī cilvēku ziņā, pieredžu ziņā, kultūras ziņā, kas bagātina arī šo pieredzi. Es strādāju par tīmekļa vietņu izstrādātāju un dizaineru. Mācīju arī studentus. Pakalpojumu dizains man bija kā aicinājums, un es izvēlējos šo programmu, lai iepazītu starptautisko kultūru. Un es te varu izbaudīt visus 4 gada laikus. Es esmu produkta dizainers, bet sapratu, ka mani risinājumi ir pārāk lokāli. Viens no maniem mērķiem bija būt tik multikulturālā vidē ar dažādu vecumu cilvēkiem. Tas uzlabo manas spējas. Absolventi saņem visu 3 minēto augstskolu maģistra grādus. Ieva Benefelda, Lants Peršvītis, Skrundas televīzija.